Jā, esam atpakaļ uz sakariem. Izbeidzās man runājumais kādu brīdiņu, kad ir viss kārtībā. Viss kārtībā ir arī Jānim Āboliņam, kurš šobrīd ir 1. vietā. 2. vietā ir šobrīd Jānis Orbidāns. Sekretariātam uzmanību. Viesturs Plietiens šodien arī vairāk nestartēs, tā kā viņš nestartē šajā braucienā. Tātad Viesturs Plietiens izstājies. Mums tātad vadībā Jānis Āboliņš, 2. vietā Jānis Orbidāns. 3. vietā tūlīt būs klāts Benefelds ar Žigulīti, braucot ārā no džokera apļa. Tur gan visi ir džokerī sabiruši un jā, klāts ir 3. Viņi par tādu no 5. vietu un Dāvis Emils Ūtis ļoti laipni atstāja ceļu visiem ārā no džokera, vai arī būtu agresīvāks, lai noturētu pozīciju. Tikmēr klāts arī bišķiņ izējā no garā pagrieziena sašujās un palaiž garām vispirms Maira Zēna, pēc tam arī Ants Dreimani un pēc tam arī trāpa bišķiņ pa launi un šobrīd Emils Ūtis vienīgais viņa. Cīņa par 1. vietu starp abiem Jāņiem. Āboliņš un Orbidāns šobrīd spēkojas par 1. pozīcijā. Orbidāns atrod iekšmalu, ļoti labi izējas ātrumu dabū Jānis Orbidāns, vienīgi vai nebūs pārāk ātri. Nē, nav pārāk ātri, noturās trasē. Un Orbidāns vadībā Āboliņš 2. Mairs Zēns 3. vietā, Ants Dreimans 4. Klaus Benefelds 5. Dāvis Emils Ūtis 6. vietā. Tā riepi pilnīgi šitā deies. Tev arī ātrums uzreiz. Uz finišu dosies cīnītāji no Jānis Orbidāns, kā dabūja pātrinājumu, tā arī aizmuka no visiem sekotājiem. Un tātad Jānis Āboliņš 2. vietā, Mairs Zēns ir 3. Ļoti iespējams, ka Mairs arī mēģinās vēl pēdējā brīdī pacelties kā pozīciju uz augšu. Ne, īsti vairs, man liekas, ka nebūs iespēja, ja nu vēl tagad vienīgi, ja Jānis pats nokļūdās. Un mums tātad Jānis Orbidāns izcīna uzvaru šajā braucienā, 1. vieta. 2. vietā Jānis Āboliņš 4. pozīcija, Mairs Zēns 3. Ants Dreimans 4. Klaus Benefelds būs 5. un Dāvis Emils Ūtis 6. vietā.